Darba meklētāju īpatsvars pagājušā gada pēdējā ceturksnī pieaudzis līdz 19,7% no kopējā ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita. Kopā ekonomiski aktīvais iedzīvotāju skaits samazinājies par 3,5% salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu, ziņo Centrālā statistikas pārvalde. Latvijas darba devēju konfederācijas ģenerāldirektora Elīna Egle saka, nav gaidāms, ka šie rādītāji tuvākajā laikā varētu uzlaboties. Diemžēl, ja mēs runājam par tuvākajiem mēnešiem, tad es nevaru prognozēt labākus nodarbinātības rādītājus, kādi viņi šobrīd ir, jo jāsaka, ka kādas pozitīvas izmaiņas varētu ieviest tikai pavasars, vasaras sezonālie darbi, pozitīvas izmaiņas varētu ieviest, uzsākt jaunu Eiropas Savienības fondu projekti, pozitīvas izmaiņas varētu ieviest arī tās iniciatīvas, kas nāktu no publiskā sektora, īstenojot iniciatīvas, kas būtu saistīts ar atteikšanos no neraksturīgām funkcijām un viņu nodošanu privātajam sektoram vai nevalstiskajām organizācijām. Šobrīd, diemžēl, jāapzinās, ka valsts budžeta konsolidācija dara savu, ka nākotnē mums ir priekšā vēl viena tikpat smaga konsolidācija, un uzņēmumi šajā situācijā, kad nav skaidra ne nodokļu politika, kad nav skaidra arī nākotnes varbūt risinājumi tīri tādā valstiskā līmenī, nebūs daudz uzņēmumu, kas varēs uzņemties atbildību par jauniem cilvēkiem, par jaunām darba vietām. Darba devēji pat labam samazina darbinieku skaitu un darba tirgū sarūk pieprasījums pēc darba spēka. Tādēļ pieaudzis to darba meklētāju skaits, kuriem ir darba pieredze. Statistikas pārvaldes informācija liecina arī, ka darba meklētāju vīriešu īpatsvars ekonomiski aktīvo vīriešu skaitā valstī bijis augstāks nekā sievietēm, attiecīgi 23,6% un 15,9%. Centrālās statistikas pārvaldes apsekojums parādīs, ka valstī 2009. gada nogalē bija 44 400 iedzīvotāji, kuri bija zaudējuši cerības atrast darbu. Salīdzinot ar 2008. gada pēdējo ceturksni, šo cilvēku skaits palielinājies 2 reizes. Egle norāda, iedzīvotājiem pat labam jābruņojas ar pēc iespējas labāku kvalifikāciju, lai tie labāk varētu iekļauties darba tirgu, kad ekonomika atsāks augt. Tā statistika tāda būs, viņa būs pietiekami ilgus gadus šāda, un te ir jāaprobežojās. Te ir jābruņojās pirmām kārtām ar pēc iespējas labākām kvalifikācijām, labākām prasmēm, lai tajā brīdī, kad ekonomika atvesļojās, cilvēki varētu iesaistīties darba tirgū.